Rīgā notiek Eiropas meža īpašnieku konfederācijas ģenerālā asambleja. Sākot ar 4. jūniju, visu Eiropas valstu meža īpašnieku organizāciju vadītāji, kā arī CEPF padome un sekretariāts pulcējas Rīgā, Eiropas meža īpašnieku konfederācijas ģenerālajā asamblejā. Pasākumu organizē Latvijas meža īpašnieku biedrība. Tas ir liels gods mūsu Latvijas meža īpašnieku biedrībai, kurš arī ir loceklis šajā organizācijā, uzņemt ģenerālā asambleja pirmo reizi Baltijas valstīs, ne tikai Latvijā. Un tas ir tāds ļoti nopietns ikgadējs sajiets, mītiņš, kur tiešām tiek pārunāti visaktuālākie jautājumi, kas ir saistīti ar mežu. Un, protams, pirmām kārtām šeit tiek uzsvērts tās intereses, kas ir tieši meža īpašniekiem. Eiropas meža īpašnieku, privāto meža īpašnieku konfederācija ir tā organizācija, kas pārstāv Eiropas meža īpašnieku, privāto meža īpašnieku intereses starptautiskā līmenī. Viņi ir bāzēti Briselē, apvieno Eiropas dalību valstu organizācijas, no katras dalību valsts pa vienai, plus vēl Norvēģija un Šveice, kurās arī ir meža īpašnieku organizācijas. Tā kā mums ir liels gods uzņemt šo ģenerālo asambleju Latvijā, jo tas ir arī zināms mūsu darba novērtējums, jo pirmo reizi Baltijas valstīs notiek šāds pasākums. Šeit vispirms es gribu izteikt mūsu meža īpašnieku asociācijai, jo, manuprāt, tas ir ilgstošs darba rezultāts. Patiešām es varu arī to tīri profesionāli teikt, pat cik es biju kopā ar mūsu meža nozares organizācijām, tad, kad bija zemkopības ministre. Un varbūt Latvija tā ir viena no nedaudzām valstīm, kur mūsu nozares organizācijas, tieši meža nozares organizācijas var strādāt un strādā kopā. Meža īpašnieku biedrība, Kokrūpnieku federācija, zinātne un arī zemkopības ministrija. Līdz ar to man ir tiešām liels prieks, ka šobrīd ir visas Eiropas meža īpašnieku organizācijas šeit. Tas ir zināms novērtējums. Ģenerāla asambleja nav tikai viena darba diena. Mēs sākām jau 2 dienas iepriekš, un šajās iepriekšējās dienās bija darba grupas, kurās tika diskutēts par aktualitātēm politikas jautājumos, tos jautājumos, kurus pašlaik skata Brisele, jo šīs organizācijas darbs ir koncentrēts uz tiem jautājumiem, kas iet caur Eiropas parlamentu, caur Eiropas komisiju, un tādēļ kopā sanākot šādām dažādu valstu dalību organizācijām tiek diskutēts, kā labāk pārstāvēt meža īpašnieku intereses Briselē. Vienlaicīgi gan mēs arī cenšamies parādīt mūsu pieredzi, jo ir ļoti būtiski arī apmainīties ar informāciju, kāda ir labas apsaimniekošanas prakses piemēra katrā dalībvalstī. Arī tas ir liels iegūms šādu ģenerālo asambleju darbu vērtējot. CEPF pārstāv apmēram 16 miljonu meža īpašnieku intereses. Tie ir gan privāti meža īpašnieki, gan ģimenes, gan arī kooperatīvi, kuri apsaimnieko apmēram 60% no Eiropas mežiem. CEPF ir organizācija, kas apvieno Eiropas valstu meža īpašniekus pārstāvošās organizācijas. Tā darbojas kā partneris Eiropā, lai veicinātu vērtības, ko ietver ilgtspējīga meža apsaimniekošana, privātā īpašuma tiesības un meža īpašuma ekonomiskā dzīvotspēja.